Valmieras pilsētas pašvaldībai 2007. un 2013. gadā programmēšanas periodā bija liels izaicinājums. Bija jārealizē investīciju projektu, kur vērtība pārsniedz apmēram 5 reizes investīciju projektu apjomu, ko mēs parasti realizējam. Tātad vairāk kā 20 miljonu eiro. Lai šo summu ieviestu, mums bija vajadzīgi profesionāli, kvalificēti, izglītoti speciālisti. Ne tikai pašvaldības projektu vadītāji, bet arī cilvēki mūsu izglītības iestādēs, kas pēc tam apsaimnieko šos projektus, pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti, būvvaldes speciālisti. Mums izdevās piesaistīt tiešām profesionālu speciālistu komandu, par kuru pēc tam, veicot projektu izvērtēšanu, visi dalībnieki bija priecīgi. Pirmkārt, bija ļoti svarīga tieši šī būvniecības procesa sagatavošana, visi nepieciešamie dokumenti pirms būvniecības procesa uzsākšanas. Tāda pats būvniecības process, kurā viena no svarīgākām komponentiem bija lieta, ko mēs varam tātad prasīt un gaidīt no tā cilvēka, ko pašvaldība nolīgusi, lai realizētu šo projektu tātad no būvuzraudzības. Jo šie speciālisti tiešām ir kvalificēti un profesionāli un ir ļoti labi, ja mēs varam uz viņiem paļauties. Mēs runājām pār cilvēku ar īpašām vajadzībām, problēmām, mūsu būvniecības speciālistiem, būvvalžu vadītājiem, būvinspektoriem, cilvēkiem, kas pēc tam eksploatēs gan ietves, gan skolas, gan bērnu izglītības iestādes, bija iespēja pašiem iejusties ratiņkrēslos, izbraukāt Valmieras realizētās ielas. Tas bija ļoti vērtīgs seminārs tieši no praktiskās puses. Mēs saprotam, kas jāizdara praktiski, nevis tikai ko piesaka būvu normatīvu. Skatījām, kā būtu jāiekārto skolu cilvēkiem ar redzes problēmām. Bija nepieciešams uz stiklotām virsmām uzlīmēt virsū kādu spilgtu atcerošu materiālu, tāpat arī uz kāpņu pakāpieniem. Tas viss bija jāsaliek. Projekta ietveros tika veicināta šī partnerība. Mums piedalījās mūsu partneri institūcijas gan no Valkas, Smiltenes, Amatas un Cēsu novada pašvaldībām. Un ļoti labs bija tieši šis pieredzes apmaiņas komponenti. Starpbrīžos, pusdienu pārtraukumos speciālisti diskutēja savā starpā, meklē kopīgi risinājumus problēmām, kas varbūt ir atrasts partneri institūcijā, un līdz ar to tas bija tiešām tāds ļoti labs risinājums.